Nu, ko dubls numur 3. Čau, čau, un es sveicināts 15. novembrī, kas izrādās ir diena, pasaules diena bez alkohola. Un to man atgādināja Ineta Vānaga Instagramā profilā savā. Viņi dalās gan ar visādiem psiholoģiskiem un terapeitiskiem atziņām, paņēmieniem un vēl visu kaut ko. Un viņai bija jautājums, ar ko asociējas alkohols tev? Laikam tā bija. Un es uzrakstīju, ka ne ar ko, un esmu nereāli pateicīgs par to, ka jau vairāk kā gadu es nelietoju, un ja esmu pavisam iekšā tajā visā, kur es kādreiz biju, tad arī laimes asaras jau sāk birt, jo bija briesmīgi. Nevajag izskaistināt to, kas nav skaists, un dzeršana noteikti un nepavisam nav skaista, un arī šovakar veca paziņa no bērnības dienām, uzdodot jautājumu par to, kā es tiku galā ar zaudējumu. Un man kaut kā viss liekas kopā ar dzeršanu arī. Un jā, arī Omas, teiksim, zaudējums varētu būt viens tāds pastiprinājums, kāpēc es tik jauns sāku dzert. Un, protams, vēl daudz, kas ir apakšā manai dzeršanai. Nezinu, kas ir tavai dzeršanai, bet manai viss kaut kas, un ejot tam visam cauri, paralēli vairojot sevī to gribas spēku un nedzert, tas viss ir salicies, jā, kā tāda maza puzlīte. Tā kā, jā, pasaules dienā bez alkohola es novēlu tev nedzert. Es novēlu tev mainīt savu domāšanu no viena glāze jau neko nekaitēs uz to, ka tev nav vajadzīga tā viena glāze. Es esmu pārāk stresains, vai es esmu pārāk nogurs, un man vajag to aliņu, man vajag to vīna glāzi, viskija glāzi. Pāriet uz to, ka tev nevajag. Tev nevajag pilnīgi nekādas apreibinošas vielas, alkoholu, cigaretes, marihuānu, koku, ripas, da jebko. Tev neko nevajag. Tev vajag sevi, un tev vajag drosmi, tev vajag drosmi, un tev vajag drosmi, un tu to ļoti labi zini. Tā kā es ticu tev, ka tev viss izdosies, un vienkārši lēnām virzies savā virzienā. Man arī tas nenāca hops un gatavs. Tas viss bija. Es gribēju nedzert, bet es turpināju dzert. Es gribēju nelietot, bet es lietoju. Es gribēju nesmēķēt, bet es smēķēju. Un tā notiek. Bet vairojot sevī to spēku un meklējot sevī tās kaut kādas problēmas, situācijas un vēl kaut ko, es kaut ko šķetinu. Tā kā lai tev superīgs vakars, diena vai rīts, kad tu skaties, īstenībā vari klausīties, un tiekamies jau citās burvīgās dienās.